Madonas novads sastāv no vienas pilsētas un 14 pagastiem, starp kuriem ir arī Ošupes pagasts, kurš ir viens no lielākajiem teritorijas ziņā un ar mazāko iedzīvotāju apdzīvotības blīvumu. Lai arī pagasta daba, reljefs un ģeogrāfija vietējiem iedzīvotājiem un tuvākās apkārtnes viesiem šķiet pašsaprotama, tad tālākie pagasta apmeklētāji par redzēto nespēja palikt vienaldzīgi. Man bieži sanāk uzņemt ciemiņu grupas, kas ir novadā, ārzemju ciemiņus, kas viņus tā kā iepazīstināt ar mūsu teritoriju un arī ar Lubāna Mitrāju. Cilvēki stāv uz sajūsmā par to, ko viņi šeit redz. Mēs vienkārši pie tā visi esam pieraduši, tā ir mūsu ikdiena, bet īstenībā tās ir ļoti lielas vērtības. Ļoti lielas pagasta vērtības ir arī pašdarbnieku kolektīvi, kuri neskatoties ne uz ko paliek uzticīgi gan savam pagastam, gan izvēlētajiem hobijiem. Darbojās 2 deju kolektīvi, jauniešu vidējās paudzes deju kolektīvs un vēl 3. deju kolektīvs, dāmu deju kolektīvs. Ir amatieru teātris, ir amatieru teātra junioru grupa, kur bērni nāk, vokālais ansamblis, kas darbojās kultūras namā un pasākumus visus, kas mums ir tādi lielāki pasākumi, valsts svētku pasākums, Jāņu pasākums, Ziemassvētku pasākums. Pamatā mēs vienmēr tā kā iznesam ar saviem māksliniekiem. Ošupes pagastā bez bagātas kultūras dzīves, izmantojot dažādos projektos iegūtu finansējumu, ir paveikts ievērojams uzlabojums arī sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras objektos, kas paver jaunas iespējas sportot gribētājiem, jo īpaši jaunākajiem pagasta iedzīvotājiem. Novada laikā lielākie projekti bija sporta infrastruktūras sakārtošana pabeigta skolā, pilnīgi renovēta sporta zāle, jauns aprīkojums, izbūvēts aktīvās atpūtas centrs, mums ir savs peldbaseins, ļoti apmeklēts un pieprasīts trenažieru zāle. Liels prieks par to, ka šogad pilntiesīgi sāka dzīvot arī mūsu lielais stadions. Mums ir parādījies aktīvists savā jomā, ir futbola treneris, kas ir no Madonas sporta skolas arī šeit bērniņus trenē. Kā uzsver Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs Aigars Šķēls, tad visā Madonas novadā, tai skaitā arī viņa vadītajā pagastā, tiek piedomāts pie labvēlīgas vides radīšanas uzņēmējiem, kuri vēlas attīstīt savu uzņēmējdarbību tieši Madonas novada pagastos. Lai arī šis atbalsts dažreiz šķiet nemanāms un pašsaprotams, tomēr ir izdevīgs abām iesaistītajām pusēm. Pašvaldības palīdzība uzņēmējam ir sakārtot ceļu infrastruktūru, lai viņam būtu normāli piekļuve pie viņa ražošanas objektiem, pie tīrumiem. Un maksimāli nodrošināt to, lai cilvēks atdodoties darbam, lai viņam nebūtu jādomā par to, kur tajā laikā būs viņa bērns, lai mums būtu kvalitatīva ar sociālu vidi ļoti labi aprīkot izglītības iestādes, bērnu dārzs, lai tas netraucētu viņa tiešajam darbam, lai viņš būtu drošs, kad savu jaundzimušo un jau paaugušo bērniņu viņš var atdot drošās skolotāju rokās un pa dienu droši strādāt savā saimniecībā, radīt materiālās vērtības. Ošupes pagasta degumnieki ir vienīgā vieta Latvijā, kur aviācijas svētki ir kļuvuši par tradīciju, pulcējot ap 2000 interesentu no visas Latvijas un tuvākajām ārzemēm. Ošupes pagasts ir uzskatāms piemērs tam, ka arī neatrodoties tiešā tuvumā galvaspilsētai vai novada centram, ir iespējams radīt ērtu, sakārtotu un sabiedrisko aktivitāti veicinošu vidi, kas ievērojami atvieglo pagasta attīstību.